Šoreiz programmējam augšā Hyundai ekskavātoru. Tas ir iekrits avārijas režīmā, jeb tam saucamajā limp modā. Līdz ar to jaudas zudumi, pilns ar kļūdām, SCR, DPF, EGR šīs sistēmas pilnībā nodrošina kapitālu avārijas režīmu un faktiski atdod tikai vairs 30% no motora jaudas. Principā var knapi pabraukt uz priekšu. Bet šis avārijas režīms šim HK140L Hyundai ekskavātoram ir iespējams attiecīgi programmēt un pārprogrammēt šos vadības blokus, lai tad attiecīgi iziet ārā no avārijas režīmu un pārbaudīt, vai dzinējs strādā ar pilnu jaudu un vai nav kaut kāda cita defekta. Šī gadījumā te mums ACMs, replacement modules, un attiecīgi šī modulī ir viss šī programmatūra iekšā, kuru nepieciešams pārbaudīt, nokonfigurēt, atkalibrēt, un arī tāpat tās sprauslas bojājumi ir iespējami, sprausla pārstājas smidzināts, sprauslai tinumi beigti, arī tāpat tās vadu bojājumi, NOx sensoriem īpatnējais moments ir tas, ka iziet viņam ārā stīpas. Principā EGR vārstam lielā mērā pats modulis daudz maz dzīvs, vienīgais tas, ka avārijas režīmu dod tā ķīlēšanu, viņš noķīlē daļai atvērtā pozīcijā, un līdz ar to izplūdes gāzes nonāk ieplūdes sistēmā un neattīsta pilnu jaudu. Pēc programmēšanas, kā redzams, aiziet ar pilnu jaudu, Hyundais var strādāt un attīsta pilnīgi maksimālo griezes momentu. Tāpat tās dažas liekās detaļas, kas paliek pāri loģiski no šīm sistēmām, kuras netiek vairāk kontrolētas. Tā kā, ja ir nepieciešams, droši zvani raksti.